Labvakar, augstu godātais valsts prezidenta kungs, labvakar, ļoti cienījamā ministres kundze, cienījamie viesi, mīļie sportisti, treneri un sporta saime. Šovakar mēs esam šeit, lai godinātu izcilības. Cilvēkus, kuri ar savu darbu, neatlaidību un ticību sev ir nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Šis ir vakars, kurā mēs atvēlam brīdi, lai pateiktu paldies par uzdrīkstēšanos sapņot, par spēju nepadoties, par drosmi iet tālāk, par iedvesmu. Mēs esam stipra nācija, un mūsu spēks atklājas katrā sasniegumā, katrā startā un katrā uzvarā. Aiz tiem stāv ne tikai talants, bet arī nenovērtējams darbs, disciplīna un cilvēcisks spēks. Spēks, kas veido ne tikai sportistu, bet arī sabiedrību kopumā. Latvijas sports vienmēr ir bijis vairāk nekā rezultāti un medaļas. Tas simbolizē raksturu un spēju piecelties pēc kritieniem. Tie ir treneri, kuri tic, kad jaunajam sportistam vēl pietrūkst pārliecības. Tās ir ģimenes, kas ir klātesošas gan priekos, gan sarežģītos brīžos. Šovakar mēs godinām visu sporta sabiedrību. Cilvēkus, kuri ikdienā strādā sporta zālēs, stadionos, manēžās un hallēs. Bieži vien aiz prožektoru gaismām, bet ar pārliecību, ka arī viņu darbs veido nākotnes uzvaras. Mēs esam bagāta tauta, bagāta ar talantu, radošumu un personībām, kas iedvesmo paaudzes. Šogad mēs svinam arī izcilu jubileju – maestro Raimonda Paula 90 gadus. Cilvēka, kura mūzika vieno, stiprina un ļauj lepoties visai Latvijai. Tas mums atgādina neatkarīgi no jomas – sports, mūzika vai māksla. Mūs vieno viena vērtība – izcilība, kas balstīta darbā un sirdī. Latvijas spēks slēpjas cilvēkos. Viņu spējās sadarboties, iedvesmot un radīt stāstus, kas dzīvo ilgāk par vienu sezonu vai vienām sacensībām. Šie stāsti skan ne tikai sporta arēnās, bet arī pasaulē, apliecinot, ka Latvija ir valsts ar raksturu, talantu un sirdi. Sports māca ticēt, ka arī šķietami neiespējamais ir sasniedzams. Paldies jums par darbu, par deksmi un par to, ka ar savu piemēru veidojat Latvijas rītdienu. Leposimies ar saviem cilvēkiem, jo tieši viņos ir mūsu lielākais spēks.